Nu, esiet sveicināti, šeit Specially for Latvians. Un šodien mēs esam atpakaļ. Citi varbūt domāja, ka mēs esam nomiruši, varbūt mēs esam nokrituši ar lidmašīnu, varbūt mēs esam izdarījuši pašnāvību, bet nē, mēs esam dzīvi un esam atpakaļ ar video. Vispār es gribēju pateikt, kāpēc neviens nerakstīja komentāros, ko grib redzēt vēl. Protams, tu, mans fan, kurš rakstīja komentāros, ka grib tā kā pranku video, es viņu plānoju, vienkārši man nepietiek tā kā tik daudz materiāla, lai uztaisītu veselu foršu video, bet es cenšos, es krāju materiālus visādus, es domāju prankus visādus, un jā. Un šajā video es gribēju jums pastāstīt par kaut ko, ko es esmu paveicis. Kā jūs zināt, viens no pēdējiem video, man liekas pat pēdējais, mūsu kanālā bija, kad es atpakoju savu paciņu, kas man bija dzimšanas dienā no vecākiem. Man bija ļoti foršs laiks paspēlēties ar viņiem, un es viņus visus esmu, piemēram, ar lubrikantu, nevis visus, bet to, ko vajag. Un es to parādīšu. Tātad pirmais mums ir Type-C with 2 version 1. Man liekas, kaut kā tā bija. Un šis nav mana stila 2x2. Viņš arī nav diezko ātrs, bet viņš diezgan labi corner cutting dara. Un es viņā iepilināju mazliet marūlūbu, lai viņu pātrinātu, un viņš tagad ir daudz reizes labāks. Ja jūs gribat, varat apstīties atpakošanā, man viņš bija tā kā tāds, nezinu, kaut kas tam līdzīgs, tikai bišķīt ātrāks. Tagad man viņš ir, vismaz tāds kups, uz kura es varu uz ātruma salikt. Labi, to noliekam nost. Un vispār vakardien es uztaisīju savu modifikāciju, un ja jūs gribat, jūs rakstiet komentāros apakšā, un tur rakstiet, vai jūs gribat redzēt, kā to uztaisīt, un kā to izdarīt, jo noteikti mans draugs Kārlis, viņš noteikti gribēs arī tādu sev, un mēs varētu uztaisīt par to video. Tātad, šis ir mods. Tātad, modifikācija. Es paņēmu 2 guanlongus, jo man bija 3. Viens man vēl joprojām ir, uz kuru es varu normāli salikt. Šos es saliku kopā, un tagad griežās tikai ārējās līnijas. Kā redzat, šitās iekšējās neviena negriežas, tikai tās, kas ir ārējās. Šeit 2 un šiten, kā redzat, 2 līnijas. Un tāds foršs, un lai trakāk izstītos, es to izdarīju gan ar baltu, gan ar melnu, tā kā kopā baltu ar melnu. Un vēl, lai izstītos tā kā vēl trakāk, es samainīju tos centra gabaliņus tā kā baltos uz melniem un melnos uz baltā kuba. Un tāds foršs mods. Es jums parādīšu. Uz viņam man patīk darīt lūk šādi Tas ir stilīgi. Un rakstiet komentāros, ko jūs domājat par to. Es viņu vakar uztaisīju. Tālāk es gribu pastāstīt jums par ocean water. Tātad, šis kups, viņš ir diezgan lēns, un es nesaprotu, es ielieku marūlūbu, ielieku lubricant speedy, un viņš paliek arvien lēnāks un lēnāks.
Es nesaprotu, ko darīt. Ja jūs zinat, tad lūdzu rakstiet komentāros. Viņš vēl joprojām ir labs kups. Pa ļoti labu cenu, $4. Tie ir kādi 3 laikam eiro vai pat 2 eiro. Tā kā ļoti, ļoti viegls. Viņš ir, viņam ļoti labs corner cuttings, ir 45, viņš var izdarīt arī reverse. Viņam ir, jā, tas tā. Tālāk es esmu ar lubrikantu pastrādājis uz lūk, tūlīt. Kā te parādīt, labi, lūk šī kuba, un viņš tagad, tā, kā lai parāda, lūk, viņš tagad griežās bišķīt labāk, kā jūs redzat, tur ir lubrikants virsū, un jā, nu, daudz ko nav nav daudz ko teikt par to, bet jā, tas ir lielais 3x3, no šitā ten īsti aizmirsu. Jā, ok. Aizmirsu nosaukumu viņam. Labi, tālāk es esmu ļoti, ļoti labi tā kā uztūnējis, es nezinu, tā kā, nezinu, ar lubrikantu viņu sapūtis, nezinu, kā to pateikt, tā kā, kāpēc kamera nefokusējas. Lūk, YJ-Juhu Megamingsu. Tagad viņš ir super ātrs vienkārši, un es viņu atskrūvēju, viņš ir tāds tā kā vaļīgs, ja, un pastieties, 45, mierīgi, vairāk nekā 45, ar spēku, jā, un reverse viņam arī ir tagad, un jā, tagad viņš ir ļoti, ļoti labs Megamings. Tikai man nepatīk tas, ka viņam, jā, viņš ir tāds, nu, ļurīgs. Labi, bet es pasūtīšu kaut kādā diezgan kaut kad tuvākajā laikā jaunu Megamingsu, jā, un cerēsim, ka tas būs vēl labāks par šo, jo pagaidām mans labākais Megamings ir tas Juhu. Tālāk es vakardien esmu ar lubrikantu pastrādājis uz šī ten V-Cubes. Tagad V-Cubes ir Speed-Cubes. Es to izdomāju vakardien. V-Cubes, Speed-Cubes. Labi, un pastieties. Viņš tagad... Viņam tā nevajadzēja notikt. Ak, Dievs. Labi, es būšu atpakaļ pēc mirkļa. Tātad man pirmā reize tā notika kamerā, tā kā filmējot, bet jā, viņš ir diezgan vaļīgs, atskrūvēts, lai viņš varētu darīt corner cutting. Bet jā, pirmo reizi man īstenībā tā notika ar V-Cube. Jā, kā redzat, viņš var vismaz kaut cik corner cutting izdarīt. Un jā, labi, tas ir V-Cubes. Un vispēdējais, diemžēl pēdējais mums ir, lūk, šis ten. Man ir pazudis šis ten, centra gabaliņš, bet tas nekas. Šis ir mans pirmais. Man liekas, 3x3, jā, pirmais. Un, jā, un tagad es uz viņā iešpricēju Lubical Gummy, lubrikantu ar šprici. Un, jā, un tagad viņš ir tāds ļoti kluss, ļoti tāds glūts jūtās viņš. Jā. Ļoti labs un jā, uz viņa var vismaz, viņu var tagad normāli vismaz salikt. Labi, ceru, ka jums patika šis video, spiediet laiku, ja jūs esat jauns manā kanālā, mūsu kanālā, jo mēs kanālā esam divi. Un jā, ja esat jauns mūsu kanālā, noteikti abonējiet mūsu
kā patika video. Atā! Libera con la papaya. No digáis nada, no os entendería.